Lordiņš arī atpūšas. Vakar bija vējš, viņam nepatika. Šodien atpūšas. Kažoks viņam biezs. Karstums nepatīk viņam. Šodien ir 10. maijs. Plus 8 grādi. Nu, vēss laiks. Bet pagaidām vēja nav. Tie ir ziloņķiploki sauguši, kā tulpes. Saulsarģi ziet, būs ogas. Siltumnīcā plus 13. Puķītes, tomāti maisos. Te gurķīši un paprika maisos. Te arbūzi sauguši, tādi kā nostīdzējuši. Tā ir šķirne no, kā jums teicu iepriekš, no Spānijas. Karolina Cross giganta arbūzs. Bija 5 sēkliņas, atsūtīja visas sadīga. 1, 2, 3, 4. Šī tāds pavārks. Gan jau izaugs. Tās ir melonis. Te vēl kaut kas nav dīdzis. Tu nesadīguši arbūzi. Laikam nekā nebūs. Laginārija nedīkst. Nezinu kāpēc. Nu, te ir kaut kādi gurķīši, ķirbi. Nu, laiks ir vēss, varbūt tie sadīgs. Kaut kā tā. Te ir sagatavota vieta. Droši vien kāpostus sastādīšu. Uzklāju kartonu. Virsū salmi. Tagad Lietuvas Amerika. Pēc kādas nedēļas varēs stādīt kāpostus. Tā ir Ķīnas citronlijāna. Ļoti veselīgas ogas. Ja viņas saēdies, var naktī redzēt. Tā saka. Tie kartupeļi zem salmiem. Nebija jau ko stādīt šogad. Nopirkām rimi, lai tie kartupeļi. Rakstīts, ka Latvijas. Vieni saka, ka izaugs, citi saka, ka neizaugs. Nu, redzēs. Gaidīsim rudeni. Tā ir čerešņa. Vēl tikai domā plaukt. Kaut kā ilgi šogad. Ķiršiem šogad ir nelaime. Izskatās, ka viņi ir sausi. Nu, kā tas var būt, es nezinu. Pagājuši gadu no tā lielā mitruma kaut kādā, man liekas, jau jūlijā apbira lapas. Tagad tie zari izskatās sausi. Tā kā viņiem rapša lauks. Tad te graudaugus audzē. Kaut tas no miglošanas. Nu, bet diez vai. Tāpēc, ka saka, ka citiem arī tāda bēda esot. Būt nosala ziema bija augsta. Jāpagaida, kas te saplauks, kas nē. Te rudenī zāģēsim. Vai nu pilnīgi nost, vai stumbru nozāģēsim te. Te kaut kādas atvases.
It kā kaut kas te domā plaukt. Jāpagaida, redzēs. Te atkal bumbieri. Ziet jau viņa brīnišķīgi. Ābelīte pilna ziediem. Izskatās cerīgi. Aivas koks. Kaut kas plaukst. Arī nav nosulis. Nu, nē, it kā laikam. Viņa jau saplauksu. Eršķogas veco laiku. Upenes. Šķiet, ka tām nekad nekas nevar notikt. Izskatās labi. Te ir kāposti. Nu, arī labi. Cidonija izskatās arī apsausi. Tāda, ka varbūt arī ne. Jāgaida. Aronija labi izskatās. Ļoti cerīgi. Baltā dzidrā ābelīte. Arī cerīgi izskatās. Tā ir zelta jāņoga. Laikam jau nebūs ziedu. Avenes vēl domā, pagājuši rudenī stādījām, no kaimiņa atnesām. Biju paracis, kaut kāda asniņa jau ir. Kazenes. Arī kas nav nograusts, tas izaugs. Nākoši, kad jādomā, ko viņiem tur aizsiet. Kāds žoks jātais riņķī vai kas. Jā, tā ir ķiršiem nevar saprast. 10. maijs. Bet izskatās nav sausis arī. Lazdas koks, rieksti. Tas ir pūpols. Ja tu viņu apzāģēju, vai nekritēna, iestādīju citā vietā zariņas ņauku. Baigi noēno. Viņu agresīvs koks, man šķiet, viņš ir. Apkārt viņam nekas augt negrib. Tā ir irbene. Arī ziediņi. Vīnoga. Tā ir zilā vīnoga. Tas ir Japānas ķirsis, kur apgrauza. Tā ir bārbele. Ir tādas konfektes bārbele, tādu nosaukumu. Vai viņās ir bārbele vai nav, nezinu. Nosaukums tāds ir. Jā, bumbieri arī. Šī bumbiera ziet. Mums ar tām ābelēm bumbieram ir riktīga nelaime. Kā arī vējš. Skaties, kādas līkas. Kā vējš vētra vasarā viņas viss nolauž. Tāpēc, ka te ir lauks, ir ieskrieties vējam. Te nolausta bija
Bežēl zāģēt. Nostai auga. Te jaunu iestādītu bumbierīti. Šī ābele kaut kā 2 gadu atpakaļ nolauza. Nu, lai vēl auga. Kaut ko jau ražo. Te sasmērēja atrabotku. Cik tas veselīgi kokam nezinu, bet nu, lai viņš cīnās. Kamēr cīnās. Nozāģēt vienmēr paspējas.